jauns gads, jauni mērķi. Paldies, ka esi ar mums bijis šo mērķu sasniegšanā un cerams, ka būs ar mums arī nākošo mērķu sasniegšanā. Tad sākoties jaunam gadam, ir skaidrs, ka mēs gribējām attīstīties, augt, domājām, kas ir tas, ko gribi tu? Kas ir tas, ko grib vidējais mūsu klients, tas vidējais mūsu skatītājs? Un skaidrs, ka tā lieta, ko cilvēki grib, ir izglītoties. Izglītoties tie pašā laikā, lai būtu interesanti, jo kuram patika augstskolās sēdēt lekcijās? Nevienam gadiem, man arī ne. Bet, ja bija kāds super interesants pasniedzējs, kas iepina iekšā, tur ir kaut kādus jokus, kaut kādu izklaidējošo saturu, teiksim tā, tu šķiet, šis ir baigi interesants, informācija labā galvā palika. To pašu domājam arī mēs, līdz ar ko nonācām pie secinājuma, ka vecais office nav vispār vairs tas, kas mums ir aktuāli, jo tas bija tās ritīgs darba office, vai ne? Mums tomēr vajag tādu riktīgu filmēšanas studiju. Mums vajag daudz dažādas vietas, daudz dažādu formātu saturs, lai mēs varam ritīgi filmēt, ritīgi taisīt saturu, dot to saturu tev, un tu vari izglītoties, uzlabot savu veselību, justies labāk, pārsūtīt draugiem to saturu, jo viņš ir interesants un draugi var izglītoties. Tā kā nonācām pie tā, ka mums ir nepieciešams jauns office, un tad tikām diezgan ātri pie jaunām ofisa telpām. Šodien tad esam jauni ofisā. Šobrīd es esmu savā darbvietā. Var redzēt, man aizmugurē ir foniņš. Šī ir mana darbvieta, kuras daru visus datordarbus. Reklāmas, atbild uz klientiem, e-pastiem, teiksim tā, visas lietas, kur man jābūt pilnīgā mierā un klusumā, vai ne? Kas man te aizmugurē, kāds man foršs foniņš ir, man te foršs balkons ir tāds, kurā patusēt šeit aizmugurē, es domāju, es uztaisīšu tādu atjaunošanās vietiņu, kā es to saucu, ieliksim no Airify līmfodrenāžas bikses, tur ir Airify tās dinamiskās bankas, kas super var izmasēt muguriņu, principā jebkuru muskuli, tā kā es arī gribētu forši atjaunoties, staigās līmfodrenāžas masāžām, tad zinu, tās līmfodrenāžas bikses ir super kruta lieta, fitness kanāls vēl var dabūt gan tās bikses, gan arī tās dinamiskās bankas, tā viņas saucās. Tā kā parādīšu to, kāda tad izskatās mūsu studija. Cik studija, vairākas mūsu filmēšanas vietas. Tad šī ir mana darba vieta. Te es arī taisīšu laivus, kaut kādus streamus. Jāpasās, es te filmēšu YouTube video. Šeit diezgan slīds apgaismojums. Kaut gan tagad apgaismojums izstāst tīru, man tā šeit vakar kaut kā spīdēs saule no turies, un te bija galīgi sūdīgi. Tā kā teorētiski no rīta un vakaros te varētu filmēt, bet es parādīšu, ka man galds ir šeit te. Un tur nav īsti vieta aizmugurē, līdz ar ko nolikt lampu no priekšu tur nevar, bet kā tur nolikt lampu varbūt tā no malas, un tad jāsaprot, kā kritīs gaismas un cik labi vispār iztīsies. Tā kā dodamies tālāk, parādīšu, kas mums te vēl ir. Tā šobrīd mēs vēl iekārtojamies, tā kā mums te visur ir nekārtība, bet te mums ir tāda noliktava telpa, daudz un dažādas noliktavas, un dodamies uz otru galu. Tā, te mums būs viena studija, te mums būs Romijas studija, un tālāk parādīšu, kur te mums būs filmēšanas zonas un ko te mēs plānosim filmēt. Tātad šeit te mēs plānojam tādu jaunu podkasta formātu, kamīna podkastu, kā es viņas laikam nosaukšu, padomāsim, tādi sarunu tipa podkasti, attiecīgi vienam viesim būs vieta droši vien tajā pusē, vienam viesim būs vieta šajā pusē, vai drīzāk jāsaka man, attiecīgi kameriņas varēs salikt tur, un forši varēs safilmēt tādus jauna tipa podkastus, tā kā tās plāns ir šī vietā. Ļoti svarīga, protams, vispār veselīga fitnesa sastāvdaļa ir ēdiens, vai ne? Un mēs neesam filmējuši ko vispār gan par ēdienu gatavošanu, tā kā mēs sāksim, es domāju, filmēt. Te mums būs attiecīgi vieta neliela, kur mēs varam pagatavot, pastāstīt, kas un kā. Te mums šeit ir tāda forša zona, kamēr salikt te. Un tā attiecīgi to nobaudīt un pastāstīt, kas tad mums ir sanācis. Šī te ir diezgan interesanta siena, jāizdomā, kā mēs viņu izmantosim, ko tai strīmošanai, filmēšanai, baigi foršai šitas fons, tās lampas. Prasītos vienīgi, te varbūt vēl kaut kāds gaismiņas ielikt, lai bišķiņi labāk izskatās, bet šo te mēs arī izdomāsim noteikti, kā mēs izmantosim. Un tad ejam droši vien uz galveno filmēšanas vietu, uz podkastu filmēšanas vietu. Daļai es viņu sāku jau iekārtot, kaut kas ir iekārtots, kaut kas ne. Parādīšu, cik mēs tālu esam tikuši. Nākošajam daļai gribu visu pabeigt līdz galam. Tātad lampas, viena lampa, otra lampa. Galds pagaidām stāv tā, jo es nesen filmēju sevi. Es domāju, reku šito te fitness kanāls foršu uzrakstu. Mēs pieliksim tur klāt, līdz ar ko tagad es filmēšu viens pats. Viņš jau būs tā foršais muguras. Tad filmēsim ar viesi. Sagriezīsim galdu tā te.
Uzraksts būs aizmugurē. Tieši tāpat kā vecajā ofisā. Šeit gan nav tik smuka siena, nav tik smuka ķieģeļa siena, bet šī bija labākā vieta, kas varēja būt šajās ofisa telpās. Podkastam tā kā paliksim te. Reik mums te krēslas, statīvi, paneļi, viss kaut kas. Es ieliku stūrī tādu te sieniņu, jo te ir beiga atbalsts. Tagad varbūt nezinu, cik var dzirdēt, tagad nav tik traki, jo te visādas mēbeles jau saliktas, bet noteikti ieliksim paklāju lielu. Paklājas mums bišķiņš skaņu noslāpēs, un viena sieniņa ar tur, un te vēl es uzlicis vēl divas tādas sieniņas. Man vēl viena ir, pastīsimies, varbūt varētu ielikt tajā stūrī, bet ja filmēs, tad tajā stūrī īsti viņa nekādā veidā mums nedara. Tā kā šī būs tā vieta, kur mēs filmēsim podkastus. Tā kā iesaku viesus podkastiem, raksti komentāros, ko tu gribētu redzēt podkastos. Mēs noteikti vairāk gribam fitnesa joma, uzturs, ārsti, attiecīgi šāda tipa podkastus. Viens viesis man jau ir sarunāts 17. februāri ar 3 viesiem. Šobrīd es vēl konkrēti neesmu sapratis datumu, visi apslimuši, tagad laikam visi slimo, es domāju, jāpiedāvā mums ciņas viņiem ātrāk atvesaļās, līdz ar ko droši iesaki arī tu viesus, kurus tu gribētu redzēt pie mums podkastos. Un tad mēs noteikti viņus uzaicināsim. Kā arī šobrīd vispār strādājam pie jauniem produktiem, enerģijas dzēriens, mums ir gatavas garšas, plus mīnus krāsas, tā kā mēs testējam, es ceru, ka nākošā mēneša laikā mēs palaižam tirgu mūsu enerģijas dzērienu, un šobrīd zaļais kokteils, ko mēs gribējām laist tirgu, nedaudz aizkavējies, jo PVD kaut kā ilgi izskatīja, viņi tikai tagad iedod atbildi, ko mums vajag pamainīt, tur pāris lietiņas, rakstveida lietiņas uz etiķetes. To mēs izdarīsim, bet mums vēl nav visas izēvielas zaļiem kokteiliem, jo viņas mums ir aptuveni 30. Attiecīgi, dažas jau ir, dažas nav, diezgan sarežģīti visas dabūt. Es domāju, ka zaļo kokteili mēs palaidīsim droši vien uz kaut kādu mārtu gan jau. Es ceru, ka uz mārtu mēs varēsim viņu palaist, būs super lieta gremošanas sistēmai. Un tad es vēl domāju, es beigtos beef jerky, nākotnes beef jerkys ir. Varbūt mums vajag savu beef jerky. Īstenībā kaut ko tādu cilvēki arī bija teikuši, ka beef jerkys būtu super kruta lieta, ja mēs paši saražot savējo. Tā kā varbūt mums vajag arī savu beef jerky, kā domā, ierakst savu viedokli, vai mums vajag beef jerky. Jo super lieta, super tāda veselīga uzkoda. Proteīna batonu viņš ir tā kā saldā uzkoda, un beef jerkys tā kā sāļā uzkoda. Man šeit baigi garšot, ka es domāju, kaut ko līdzīgu varbūt arī mums vajag saražot priekš sevi. Jā, paldies, skatījies, ieraksti komentārā tur kaut ieteikumu, kaut kādu uzlabojumu, ko mēs varam darīt savādāk, par ko mēs varam pataisīt saturu, un tad jau tiekamies nākošais. Atā!